Tad tu teiktu, ka tiesnesim, un šeit Satversmes konkrētajā situācijā varbūt vai tajā apspēlējumajā momentā Satversmes tiesnesim savu personīgie uzskati vai, tā teiksim, filozofiskais skatījums uz dzīvi nedrīkstētu spēlēt lomu. Ietekmē. Bet ietekmē. Tāpēc, ka neviens no mums nav dīvains. Labi, visi esam dīvaini zināmā mērā, loģi piedot. Bet ja tu esi izaudzis līdz tam brīdim, tevi jurists mūžs jau ir bijis, tu esi strādājis, godīgas sabiedrības izpratne tev ir izveidojusies. Nenonāk tur tāda cilvēka, kur grib krāpties vai kaut ko. Tā pasaules uzskats vai filozofiskais uzskats, kā teica, tas cilvēkam ir izveidojies un tas ietekmē, protams. Jo beigās tie visi 7 tiesneši jau spriež pēc katrs saliek kopā, bet katram ir savs subjektīvais redzējums uz lietu. Bet arī tas, kas ir subjektīvi, viņam nepatīk, teiksim, tur dzīvnieku aizstāvi pieņemsim, jā. Bet tad, kad viņam jāspiež tā lieta, viņš saka, ir viņiem tās pamatotas prasības, piemēram, jā, kaut kurā gadījumā. Ir, jā. Tāpēc... Šeit varētu teikt, ka tā kā tas nav viena tiesneša lēmums beigās. Noteikti nav. Un tad varētu teikt tā, ka, lai gan katram atsevišķam cilvēkam ir savs subjektīvais viedoklis par to, kā būt taisnīgi vai kā būt pareizi, savā ziņā tas kolektīvais lēmums tomēr sasumē un nonulē, teiksim, tādas, varētu teikt, radikālāks uzskats vai kaut kādas novirzes no tādām normām, un beigu galā sanāk tā, ka tas spriedums ir tas ir 7 vai vismaz 4 cilvēki. Tāds vidēja cilvēka ar ļoti augstām juridiskām spējām, bet pēc savas būtības tāds taisnīgums sajūtas rezultāts. Un, protams, likuma interpretācija. Paskatīsimies tā. Senos laikos, kad nebija to rakstīto likumu vai viņu visi nelasīja, uzticējās, vai nezinu, ciemā veči vai kaut kas, sanāca vecajie, viedie, vienalga kā, sanāca viedie kopā un viņi ar dzīves pieredzi un izpratni par taisnīgumu sprieda. Pēc būtības tas arī ir tas pats variants, vienīgi šeit nāk klāt tas, ka tie ir juristi, kuri zina sistēmas juridisku uzbūvi, un otra lieta, sarežģītā sabiedrībā viņiem ir jāvērtā arī valsts loma tai vidū, kur valsts var, ko nevar.